Latvijas aizsardzības zonā. Agnes apsīta ripu metiens. Slīd vārtiem garām vēl 5 sekundes. Un Lielbritānija arī netiek pie savas pēdējās uzbrukuma iespējas. Slīd ripu pāri visam laukumam. Un tas ir arī viss šeit Volvo Ledushalē. Latvijas izlase. Latvijas dāmas pasaules čempionāta hokejā pirmās divīzijas B grupu turnīru noslēdz ar uzvaru 3-2 pret Lielbritāniju un sudraba godalgām, liekot Lielbritānijai doties mājās ar 4. vietu. Nu, ir iemesls mūsu meitenēm līksmot, ir iemesls arī tribīnēm priecāties. 3. reizi šeit Volvo Ledushalē atskanēs Latvijas himna un Latvijai bija vairāk metienu par pretinieci tikai un vienīgi mačā pret Sloveniju, kur beigās noslēdzās ar zaudējumu pēcspēles metienos 3-4. Tā kā gan uzvarā pret Itāliju, gan uzvarā pret Poliju, gan arī šajā panākumā pret Lielbritāniju mūsu meitenēm krietni mazāk izpildīto metienu. Taču tas nav traucējis izcīnīt uzvaru, kā arī 2. vietu šajā turnīrā. Efektivitāte bijusi līmenī un tā ir bijusi tiešām ļoti augsta, viena no labākajām visā turnīrā starp dalību valstīm. Un, ja pērn mūsu izlasē startēja divīzijas zemāk, Meksikas galvaspilsētā Mehiko uzvarēja pasaules čempionātu 2. divīzijas A grupā, pakāpjoties uz šo turnīru. Netika piedzīvos neviens zaudējums, tad arī šeit izlases gods aizstāvēts uz visiem 100%. Nevien noturēt vieta